Graudus kopumā uzglabā dažādās, teiksim, veidos. Tātad viens no veidiem ir graudu uzglabāšanas lielie šie bunkuri, tad ir graudu šķūņi, tad ir šādi bunkuri, un, teiksim, arī no kodiem 70. 80. gadā Latvijā vēl ir iespējams ieraudzīt arī dzelzbetona elevatorus. Dzelzbetona elevatori tajā brīdī, kad viņus būvēja, skaitījās arī viena no labākajiem graudu uzglabāšanas veidiem, jo tieši dzelzbetons bija tā kā visvairāk pielīdzināms tai funkcijai, kas saucās graudu uzglabāšana tā kā koka apcirknī. Arī dzelzbetona elevatoros bija daudz dažādi bunkuri, parasti 3x3 izmērā, bet skaidrs, ka bunkura augstums bija apmēram 50 metri, līdz ar to attiecīgi vienā bunkurā bija krietni vairāk kubi nekā šajos 30 kubīgajos bunkuros. Dzelzs bunkuri, protams, bija arī aprīkot ar ventilācijas iespējām. Graudus iepildot bunkurā, pieslēdzot klāt un ventilātoru caur tā saucamo kādreiz lietoja terminu biksi, pūšot iekšā viņam gaisu.